Jā, kārtējā pamācība Džekovs prasīja. Būs jāizveido degums tāpat cieni, darīt nav ko citu. Jā, viņš prasīja tātad, lūk, varat redzēt, motokros, autokros, hokejs, jebkas izņemojot sokeru, tās to saukšu. Es izvēlējos beisbolu, jo, nezinu, izskatījās labs stoks. Tātad plāns ir tāds viņu citu backgroundu uztaisīt un tad renderi iesaistīt tajā backgroundā. Un tam mums vajadzēs to renderi izgriezt. Tad mēs ņemsim šito Quick Selection tool un lēnām iezīmēsim. Kā redzat, labāk ņemt mazus izmērus šeit. Es esmu vismazāk uzlicis, bet tad viņš tā vienmērīgāk to iezīmēs. Pietuvināti arī var. Tas pat ir ieteicams. Un šitā nodaļa uzspiežiet Alt un Alt, viņš atpakaļ vilksies. Un bišķi mazu. Šīs kādu laiku vilksies, tāpēc varat mierīgi patīt, nezinu, kaut kādu noteiktu brīdi. Tad mēs paņemam labo pilkstu likšķi, layer via copy, var arī cut, bet copy labāk. Lūk, mums ir gatavs renderis. Tālāk, jaunu failu izveidosim, izmērus, kā man teica, lielāk izmēru labāk, tāpēc lieku parasti kaut kur tā. Diezgan palielas, varētu bišķi platāk. 270 vot. Un vienkārši ievilksim renderi. Pārveidosim izmēru no normālam, kas ielien iekšā attēlā. Un jā, tas ir sākums. Tas iestas slubas. Kādu laiku domāju, kā taisīt, es domāju, ka parādīšu jums, kā uztaisīt šo backgroundu, ko es taisīju Pavļikam. Tātad mēs paņemsim C4D, tā saucamos metabals, kuras tev labāk ņemt. Būs šīs. Tas, ka viņas ir sarkanas, par to nav jāuztraucas, jo tas, ko es iemācījos no Aleva video, paldies viņam, var gan te to izdarīt, gan uz tā šeit, gan pārvietot tādu visu darīt, bet es labāk šeit uzreiz. Uztaisiet jaunu layeri, paņemat krāsu, par zilu vislabāk šeit uzspieļiet, un tad atlasat kaut kādu mišku gaišanu. Un tad vienkārši paņemiet otru lielu un nokrāsojot visu. Izspēlēs klikšķis un create clipping mask. Tas tā kā pārveidos to visu, bet tas ir tikai
renderiju. Tikai var pārvietot, viņš un tāda būs. Izskatās diezgan pretīgi, tāpēc mēs paņem šeit, kur ir normāli uzspiedīsim un uzliksim. Šitas labs. Es domāju, ka jau labāks. Un tad vienkārši turot shift. Turot shift, uzspiedīsim to uz layera un tad merge layers. Tad vienkārši to visu ievilksiet šeit iekšā. Samazināsim izmēru. Kur tā. Pārvietosim layeri zem backgrounda. Patiesībā nav iezīmējies. Vienkārši mazam. Kā aizkrāsoši. Izskatās šausmīgi, bet ko dara. Tad mēs viņu kaut kā pārvietojam, varam rotēt. Labāk uzreiz kaut kā tur 180 grādi. Šādi kaut kā. Tad uzspiežat Ctrl un U. Un rekums dubultēsies layeris. Un to jauno layeru uzliekam uz difference, nē. Exclusion, pagaidiet tā. Ko es izmantoju. Kā vairs nevar dabūt to, kas bija. Izmantoju exclusion. Pagaidiet, jāatver tas PNG. Nevis PNG, bet PSD files. Te jāpaskatās. Jā, skaidrs, man ir background. Šito pašu mēs paņemsim. Pārvietosim arī uz šī. Tā kaut kā. Nesanāk tāpat. Bišku nopazēšu video, tad tikšu galā. Es kļūdu sapratu, bet tāda, ka es šādi ņēmu bez tā kā, nebija viņš renders, un redzat, tagad uzreiz viss notiek. Vispār visus varam izdzēst. Un tagad visu laiku spamotu šito exclusion. Un redzat, viss uzreiz notiek. Bet man nepatīk tā. Man patīk, kad ir flows, ko iemācījos no Loretas, kas bija vienā citā projektā, tu visiem baigi mācīja. Cik es zinu, viņa agrāk visam tā lai bija. Kopēsim layeru. Tā diezgan smuki izskatās.
nezinu, kaut kā nav perfekti. Kaut kā tik smuki nav, bet, pagājušais man tas pats bija. Tāpēc es vēl klāt pieaugu. Šitos izslēros kontrolu savienojumu. Bišku savādāk jau ir. Tāpat uzliekam. Pagājušais uzliku vēl aizmugurē to vēl vienu C4D. Iesim šo. Tas iesim, ka jums iebal. Multiply, tā kaut kā. Vēl vienu uztaisīsim. Bišku rotēt. Pagriezīsim tā. Un tad bišku pa virsu. Bišku uzliek. Trīs mums debes vairāk, nevar izturēt. Uzreiz sādāk. Tālāk. Mēs tālāk darīju. Būtībā backgrounds mums ir gatavs. Tagad mēs varam uzlikt kaut kādu spīdumu. Šitie visi Googles ir, nevis Googles, bet kas man ir, tie visi mēs liekam, kā es rakstīju. Kā šādi bija, es vienam sīkam izmanto šo, kaut ko tādu sīku mums vajag. Tas nav ģerēs. Tam grafiku baigi sūdīgi. Labi. Ņemsim šo. Kopēt attēlu. Ctrl V, tā kā ielīmēt, paste. Pārveidosim izmērus. Turot shift viņš nesteipīsies. Izstiepies kaut kas nolabēlākā. Un uzliksim linear dodge. Un jaunu layeri. Krās. Višku piekrāsosim. Un create clipping mask. Šitā arī diezgan normāli izskatās, bet mēs lieksim hue vienkārši. Tur višku vairāk pārkrāsos. Labi, visi vienkārši. Un to bišku padzēsīsim. Šitien. Šādi jau būs labi. Tālāk, ko mēs varējām izdarīt. Kas man te bija vispār darīts? 3D, jā. Tas nav grūti, tā
kur mums te bija šis, un šis. Uzspēžam Ctrl-V, ot, ir divi layeri. Šito būvu aizvāksim, paņemiet multu, un bultiņu bišku uz sāņu, tā kaut kā. Tad divreiz uzklikšķinam, un diezgan sūdīgi izskatās kaut kas. Normāli. Nu, šitī kaut kā nevar izlabot, nav manas spējas. Bet tu tāpat varam kaut ko smuku uztaisīt no šī visa, izdzēšot vienkārši kaut ko. Un layer uzliksim uz soft light. Ko tas dos? Neko nomet. Iesim uzreiz tālāk. Jaunu layeri. Es tā kā biju domājis 3D, kuru mēs pēc tam uztaisīsim. Paņemam krāsu, vienu pusi šādu un otru sniegšu dzeltenu. Var arī to gradienti darīt, bet nu šādi vieglāk. Uzliekam color. Uzliekam. Labi, tas īpaši neko nedos, ja jums nav 3D efekta. Tālāk tekstu jāpaliek, un tad jau visu. Būtībā, kas ir te vajadzīgs? Jacob. Par tekstu, par fontu es nezinu īsti. Domāju, paliek pie šitā pašā bebas nevu, baigi patīk. Tad uzspiežam edit, transform un rotate. Un iesaistam to tekstu vairāk attēlā. Es domāju, viss būs labi. Un tā kaut kā, tad mēs bultiņām paņemam. Tā kaut klausīsim par tēlām. Es nezinu, man kaut kā šeit labāk izskatās. Vai gan iznūjas, gan jau bija labāk. Bet nu, katru galvu savādāk. Tad mēs uzliekam stroke. Divreiz noklišķinot uz layera. Paņemam, nu man automātiski liek 72, nezinu kā noņemt. Paņemam mazāko 1px un šeit uzliekam gradienti. Tad redzes šeit ir balts, šeit ir melts. Mēs paņemam, mēs varam uzlikt piemēram šādu. Nu, es domāju, uzliksim paši savu, zilu savienojot ar dzeltenu noteikti. Mums būs tāds 3D. Ok. Un tagad kaut kā pagriezīsim. Tā kaut kā varbūt un opacity bišku noņemsim. Šādi būs labi. Pēc tam vislabāk izskatīsies, tur nevajag uztrukties. Jaunu layeri, melna krāsa, liels brušs, un tad paņemam bišku tūpšot padaram. Liekas bišku daudz. Jaunu layeri vienkārši. Tā minimāli. Vēl ko es aizmirsu, bija šīs te, kā viņi sauc. Nu shape tool laikam, kā tā. Uzliksim malas. Mazāks. Šeit varētu augšā diezgan normāli izskatīties. Tālāk malas ir. Pāri malām mēs negribam neko darīt, lai viņš paliek melnas, tāpēc mēs uzliekam atpakaļ šitā layerā. Tad sākam likt adjustmentus, nu, angļu valodā sūkā. Izšķirk šādu degunu. Sāksim mēs ar gradient map. Šo vairs melnbalto likt, viņš diezgan normāls.
uzliksim linear dodge nē, soft light piemēram. Es bišku izmainu, tā bišku kur 20%. Tad uzliksim vēl vienu gradientu. Šoreiz man liekas šo. Kā jau zinos, viņš ir diezgan smuks. Šeit uz linear dodge. Tā bišku. Tad vēl vienu trešo, parasti es divus lieku. Šo zaļo nomainīsim pret tirkīzu vai kā viņi tur sauc. Un jā, var apskatīties kā viņš labāk. Soft. Un jā, linear. Domāju, šis ir labs. Viņš tāds ir vienkrāsaināk bišku. Tad mēs uzliekam fotofiltru. Viņš tā kā siltāku var padarīt tā kā vēsāku. Domāju, uz tādu maigi vēsāku vajag. Tā kaut kā 80%. Un tad bleach bypass. Izskatās diezgan šausmīgi. Šim arī var visādus tur stilus likt. Es parasti domāju no pasitīvi vienkārši uz kaut maz procentiem 30 kaut ko tā. Jā. Es man liekas tekstu jāpārvedo atpakaļ augšā. Būs labāk. Jā. Tālāk mēs šeit varējām vispār uzlikt vēl vienu tādu kā savu gradientu zeltunu kaut kā tā. Bet tas tur jau visi tie filtri maina krāsu. Viena laba lieta ir gaisma. To var pielikt, piemēram, te. Tāpat būs labi. Jā, būtībā signas atvaros pabeigt. Image, apply image. Tagad mēs varam sharpenu. Būs labi. Ctrl U. Bišku pārvietosim uz sāno bultiņā. Divreiz uzklikšķinam un kurš to labāko šo paņemsim. Un šādi. Un vēl viena lieta, ko aizmirsu. Kurus levels to visu var uzlikt. Es parasti uzlikšu tā. Kurus. Izklausās pēc lamoda krievu. Paši izdojos kāda. Tā. Ot. Šādi izskatās labi. Es teiktu, ka pabeigts. Jā, varam bišku. Melnu krāsu. Bruši pa lielu. Nu, šādi būs labi, man liekas. Nekā grūta, diezgan ātri, jo vienu jau tad taisīju. Jā, cik es atceros, jā, izmēri ir. Tagad saglabājam un viss.
pārdēvēsim, nezinu, ja tā būs labi. Šie, ko es aizmirsu, ko tie dot, ir tīpaši apakšējais. Un tiem nav jēga čakarēties, nu viss, darbs gatavs. Gaidat jaunu tutoriālu, gan jau drīzumā būs, pašiem interesēši to darīt. Kamēr slims, es tagad tikmēr nepārā, bet jā, tikšanos, uz redzi, kā saka, nezinu.